Mēs esam reģionāla daudzprofilu ārstniecības iestāde, kas kalpo galvenokārt kā veselības aprūpes centrs pamatā Valmieras un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Šī ir darba vieta vairāk kā 800 darbiniekiem, un mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt gan neatliekamo, gan plānveidā visaptverošu veselības aprūpi. Mūsu galvenās vērtības ir atbildība, attīstība un drošība. Digitalizācija ļauj optimizēt slimnīcas iekšējos procesus, noteikti samazināt administratīvo darbu un efektīvāk izmantot resursus. Vissvarīgākais veiksmīgam digitalizācijas projektam noteikti ir saprast iekšējos procesus, kurus būtu nepieciešams digitalizēt. Esošajā situācijā mums bija ļoti daudz tehnoloģijas, kas ir kā individuāls kopums un ar ko katra sistēma atsevišķi viņi pārvaldījās. Un nebija tāda centralizēta vadība, kas liedza efektīvi strādāt. Izveidojot lielu kopumu, tās sistēmas mums palīdz pāraudzīt un iegūt datus kopumā un analizēt efektīvāk šo pārejas procesu. Ieguldot ēku vadības sistēmā dažādas šīs tehnoloģijas, mēs palielinām kopējo ēkas datu apstrādes procesu. Lielākais izaicinājums pirms digitalizācijas procesa uzsākšanas bija saprast tieši kādus procesus mēs vēlamies digitalizēt, lai tie būtu praktiski noderīgi, finansiāli pamatoti un arī ilgtspējīgi. Mūsu gadījumā ēkas vadības sistēma nozīmē centralizētu un attālinātu vadību ēku inženieru tehniskajām iekārtām, tādējādi nodrošinot efektīvu un drošu sistēmu darbību. Projekta ietvaros tika modernizētas tādas sistēmas kā apkuras, dzesēšanas un ventilācijas iekārtas, ugunsdrošības risinājumi, pacientu personāla izsaukuma sistēma, piekļuves kontrole, kā arī enerģijas patēriņa rīki. Galvenā priekšrocība ir tā, ka visas sistēmas var redzēt vienu vietu attālināti datorā. Galvenie izaicinājumi pirms digitalizācijas uzsākšanas bija tādi, ka mums ir ļoti daudz slimnīcā detektoru, un pēc būtības jaunajiem apsardzes darbiniekiem bija tā, ka uzsākot darbu bija nepieciešams viņus uzreiz iemācīties no galvas. Bet tagad mums tas process ir daudz ātrāks. Jā, šī digitalizācija, kas ieviesta mums slimnīcā, uzlaboja pirmkārt iekšējo labsajūtu, apsardzes darbiniekiem, jo viņi jutās drošāki par to, ka ātrāk spēs atrast to detektoru. Ēkas vadības un pāraudzības sistēmā mēs integrējām iztrūkstošās nodaļas, saucamo māsu izsaukuma sistēmu, kas nodrošina gan pacientu drošību, gan personāla drošību, kā arī efektīvu darba ikdienas apstrādi. Viņi sāka veltīt laiku vairāk pat pacientam, nevis kaut kādiem blakus darbiem, kā skriešanai no palātas palātu. Durvju piekļuves sistēma, principā, iztrūkstošajās daļās, tas uzlaboja ēkas gan drošību, gan arī pārvaldību. Principā, centralizētā sistēmā esam ieintegrējuši šīs durvju kontrolas sistēmas noteiktās telpās, un mēs esam pielikuši piekļuvu, un mēs varam pāraudzīt, kas piekļūst, kad cikos aiziet, un var arī atslēgt kādu piekļuvi. Ja ir iespēja, tad nepieciešams digitalizēt procesu, jo tas sniedz ilgtermiņa ieguvumus, kā arī uzņēmumam ļauj efektīvāk strādāt gan ikdienā, gan arī krīzes brīžos.